Ir nakts 1944. Gada 23. septembris. Frontes līnija ir būtiski blakus, viss vārās kā elles katlā. Visi jaunrožu iedzīvotāji tobrīd atrodas mājā Kaģēņi, kas atrodas dažus kilometrus attālāk mežā. Tur dzīvo labi kaimiņi. Dzintara tēvs liek visiem slēpties bunkuros. Puika ar māsu, tēvu un māti ieskrien mežā un ielien prasmīgi zigzagā izraktajā bunkurā. Vecmamma, vectēvs un viņa brāļdēls Jānis Lauks ar savu līgavu, zelmu paslēpjas tuvāk mājai esošajā bunkurā. Marija ielien pēdējā. Visapkārt sprākst lādiņi. Lopi kūtī, mūsu lopi taču atvesti šurp, iedomājas Marija. Tā ir viņas pēdējā doma šajā saulē. Tuvumā kaut kas sprākst, šķembas iet pa gaisu. Kāds no tām trāpa bunkura ieeja vistuvākā esošajam. Tā ir Marija Lauka, Dzintara Kvanta, mīļā vecmāma. 1944. Gada naktī no 23. uz 24. septembri Mazozoli tiek atbrīvoti. Vācu karaspēks ir prom. Dzintars ar māsu un vecākiem iznāk no slēptuvēm un atgriežas mājās. Vectēvs ienācis pagalmā un tumšā balsī nosaka: zirgs ir beigts, govs savainota un vecās mātes vairs nav. Kaģēnos viņš bija aizliedzis Dzintaram tuvoties pie mājas bunkuram. Tur gulēja sašķaidīta vecmāma, kas bērnam nav jāredz. Mariju Lauku apglabā klusi, klātesot tikai dažiem cilvēkiem. Vietu nav laika izvēlēties, tāpēc aprok zem priedes. Galvenais, ka kapsētā. Kad pienāk 1945. Gada aprīlis, Mazozolos, Meņģelē, Ērgļos un tuvākajā apkārtnē karaduna ir noklususi. Cilvēki lielo ciešanu un nežēlības gados ir iemācījušies uz daudzām lietām un notikumiem raudzīties vienkāršāk. Kvanti un Dzintara vectēvs Oto nolēma septembrī bojā gājušo vecmāmiņu Mariju pārabedīt. Jo tagadējais kaps ir tieši zem priedes, lielā tumsā uz saknēm. To arī izdara. Dzintaru šo procesu līdzi neņem. Kaut briesmām acīs skatījies, viņš tomēr ir bērns. Un driskās sašķaidītais ķermenis kādreiz bija viņa mīļā vecmāmiņa. Labāk bērnam to neredzēt.